Hei, mīļie draugi! 5. ja nemaldos epizode. Nezinu, kādā secībā jums tas viss tiks pasniegts un rādīts, bet vēl viens brīnišķīgs absolvents vadītāju skolai. Tiem, kas ieslēdzas tikai šajā epizodē, paskatieties kaut kur atpakaļ. Man ir brīnišķīga intervija ar vadītāju skolas līderi, vadītāju dibinātāju Kasparu, kur viņš stāsta, kas ir vadītāju skola, ko tur var iemācīties, kādi labumi iegūti. Bet, mēs jau nebūsim tie, kas ticēsim, kā saka, uz vārdu tam, ko atnāk un kāds šonkulis stāsta, vai ne? Tāpēc, lai pārliecinātos, vai tas dzīvē ir tā, kā stāstīja Kaspars, un kādi labumi iegūmi, un vai tādi vispār ir, lai mēs to uzzinātu. Mēs, protams, runājam ar cilvēkiem, kas ir bijuši tur, kas ir mācījušies, pabeiguši to skolu, tos kaut kādus kursus gājuši, un paprasam viņiem, ir reāli iegumi, nav reāli iegumu, ir vērts iet, nav vērts iet. Un šīs dienas viesis, Ingemārs Butkevičs, ir diezgan unikāls, teiksim, vadītājs skolas. Viņš ir pabeidzis. Viņš ir absolvējis šo skolu, kuru liekas nav iespējams absolvēt. Viņš ir izgājis absolūti visus kursus, ko piedāvā vadītāja skola. Vai tā ir taisnība? Nē, tā Kaspars man teica, jā. Viņš man saka, tu esi vienīgais izgājis visu kursu, nevar būt. Jā, tā kā vienīgais, tas ir ekskluzīvi. Nē, es nezinu, vienīgais vai pirmā. Man liekas, nē, tur jau vajadzētu būt, ka kāds vēl ir izgājis. Kā vēl jau par šito, tas sanāk jau kādu laiciņu atpakaļ, tas ir tā kā... es jau kursus pabeidzu, man liekas, ka es pēdējo kursu kaut gadu atpakaļ, pusotru gadu pabeidzu. Bet es turpinu iet. Gads tas, protams, cik es saprotu, tā vietiņa ievalk. Auditings joprojām, auditings ir tā kā gan izāmeni baznīcā katru nedēļu. Nedaudz par sevi, varbūt, no kurienes esi kaut ko nedaudz par bērnību, par pirmajām vispār darba pieredzēm un kā tu nonāci līdz skolai? Tātad bērnība. Esmu puika no laukiem, iedzimu es vēl uz Priekulē, pie Liepājas. Bet es neesmu pārliecināts, baigi. Es tā domāju, tagad pagaidē kaut ko nesastāstīju. Nē, dzīvojām Durbē, bet piedzimu Priekulē. Tad pats kaut kādu laiku nodzīvoju Siguldā Malpilī, un tad sanāca 14 gadus nodzīvot Vācijā. Wow! Jā. Es pa savu bērnību, tad pusbērnību pavadīju Vācijā. Tas skolā un mācījies tu Vācijā? Skolā mācījos. Tas ir perfekta vācu valoda. Zinu. Jā, bet tā ir bagātība. Nē, protams. Tā kā zināt vācu valodu, kādreiz skolā mums visiem viņa bija tā kā obligātā. Vismaz daļai var laikam izvēlēties. Man, nezinu, kāpēc man nebija izvēles, man bija jāmāc vācu. Man jau nenormāli smagi gāja. Manās acīs tā ir ļoti smaga, ļoti grūta, smaga valoda. Godīgi teikšu, nedzīvot Vācijā, nebūtu mācījies viņu, bet par cik dzīvoju Vācijā, man viņu jāiemācās. Tā kā, super. Kādas pirmās darba pieredzes, tad pirmie darbi kaut kādā Vācijā bija? Jā, pirmie darbi Vācijā, pabeidzu izglītību, dabūju tādu video profesionālu, un tad pastrādāju arī Vācijā. Kas par izglītību jau nav noslēpums, protams? Mehatroniķis. Ko tādi dara? Mēs būvējām, ir tādi, man liekas, mehatroniķi bija arī uz automašīnām, kas automašīnas remontē, bet mēs bijām tie, kas programmēja un būvēja tādas iekārtas, automatizēja tur līnijas ražošanās un tādas lietas darījām. Jā. Wow. Tā kā no nulles projektējāt jau? Jā, gan no nulles projektējām, gan arī, piemēram, nezinu, tur ir viena līnija, otra līnija, tagad jāsvieno kopā. Lēbas strādā. Lēbas strādā, tad attiecīgi jāuzsēs programma, tam visam bija, un to jau mēs darījām kaut kādā tur 2000 kapekām gadā, jau mēs jau sīki bijām, bet mācām. Bet tu baigais nazis tad esi, jokē, tad... tas ir... Nē, kaut kāds pieredzīt ir to. Bet tu joprojām darbojamies arī tāpat programmējam un darbojamies. Mikročips programmējam paši. Iemācījos tagad arī to. Bet tā ir liela lieta. Manuprāt. Jā, tur galvenais ir rezultāts. Jā, līdz cik gadiem tad bija pa Vāciju? Līdz 25 gados atgriezos atpakaļ Latvijā. Kas notika? Es godīgi teikšu, es visu laiku gribētu atpakaļ. Vācija man bija tāds, mamma tur apprecējās Vācijā. Forši aizbrauksim, tur padzīvosim tā, bet es visu laiku gribētu atpakaļ Latviju. Neraugoties to, ka tikai aizvest... Trindā tika izsūtīts. Jā, ļoti agrā vecumā. Tā kā teorētiski varēja nepierast nemaz. Zin kā Latvija kaut kā, es nezinu, tā ir tava dzimtene, tā ir tava vieta, un man tagad arī kaut kur piedāvā tur kaut kāds biznes, tur taisīt Amerikā vēl kaut kas. Es varu jums nokonsultēt, varu palīdzēt, bet es Amerikā toči nedzīvošu. Es tur nezinu, ne Vācijā, ne Zviedrijā. Es dzīvošu Latvijā. Super. Man nopietni. Es vispār esmu ļoti priecājos par katru ģimeni un par katru cilvēku, kurš atgriežas.
Jā, protams, pasauli vajag redzēt un pieredzi vajag krāt no visurienes. Tik gluži aizvērties no visas pasaules, tas ir ļoti nepareizi. Bet, jā, man tik liels prieks dzirdēt, kad cilvēki, kuri brīvi, vienkārši brīvi varētu būt jebkur pasaulē un dzīvot ļoti labi, jebkurā vietā izvēlas tomēr savu dzimteni. Tā ir, jā. Bet, lepnums un prieks par tevi. Nē, varēs sakt, nav tā, ka es esmu aizvēries pasaulē. Protams, jā. Pa pasaules vāc idejas vēl. Jā, bet dzīves vieta, jā. Un tu viņas realizē Latvijā, kas arī, es kā Latvijas iedzīvotājs arī no tā gūstu, kā saka. Es domāju, gan jā. Jā, super, 25 gadi atgriežamies Latvijā. Tu nāc uz Latviju atgriezies ar plānu, ar mērķi, ar idejām, vai tu vienkārši atbrauci un... Nē, es atgriezos ar vienu uzņēmumu, vācu uzņēmumu, kurš gribēja investēt Latvijā, kurš nodarbojas ar kokapstrādes iekārtām. Es biju attiecīgi tur pārdošanā, arī servisā, par cik es sapratu kaut ko no tā visu. Un tad laikam, es kaut kādu gadu, 2 nostrādāju pie viņiem. Latvijā jau. Jā, Latvijā. Tad uznāca tā lielā krīze, kas bija 7. 8. gads. Jā, bija mums tāda, un tad viņi izdomāja, ka Latvija nav interesanta vairs. Viņi, jā? Jā, jau pirms tam, kā visu tu boigi, taču tirgus vārījās un viss bija forši. Un tad viņi pieņēma lēmumu, kad taisīs to filiāli Latvijā ciet, un tad es nodibināju savu uzņēmumu. Tad es no 2009. 10. gada pats strādāju, pats uz sevi. Wow, pirmie soļi kā bija? Pirmie soļi bija forši, aizgāju uz banku, saku, veči, iedodiet man 10 štukas, man tagad man te darbiniekiem vēl, es viņiem iedodu finanšu plānu, vēl kaut ko. Viņi apstās manī. Klausies, tev nav kredīta vēsturi. Es saku, man kredītu nav, man nekā nav, saistības vispār nekādas nav, vispār parādu nav. Es esmu ideāls. Viņi saka, tev čalīt vēstures nav, brīvs staigā, jā. Paradoks, vai ne? Paradoks. To es sapratu. Tad ko, labi, kas ir, tā 2 rokas ir, galva ir, kaut ko māku, iekārtas remontēt māku un sāk brokāt pa kokapstrādes uzņēmumiem, piedāvāt savus pakalpojumus. Teicu, veči, es jums varu saremontēt. Tad, protams, pa manīm tur bišķi sākumā iesmēja, tad man iedeva tādas iekārtas saremontēt, kas tur stāv jau kaut kādus gadus 5, kur neviens netiek galā, tad kaut ko vienu saremontēju, sanāca otru saremontēju, tad kaut kāds ar to servisu lēnām. Tajā vidē jau tur tas izplatās. Jā, ātreiz. Ja tu dari labu darbu, tev momentā aiziet tā reputācija. Beigās jau bija tā, ka es tur netiku galā, es nezināju, ko darīt, tāpēc, kad zvanā no visām malām, sestdienas, svētdienas darba dienas bija. Un tad, tu beigās sakrāji naudu, paņēmi pirmo darbinieku savu darbā. Pēc kaut kāda gada aptuveni. Gadu viens pats. Jā, māc viens pats, jā. Wow. Es atceros, man čoms palīdzēja mašīnu nopirkt, naudas nebija vispār. Tur bija, vai izmet tādu vecu, kaut kas bija vecs pasāds, laikam, braukāja apkārt, un tad remontēja iekārtas, un tad pēc gada paņēma pirmo darbinieku, tad jau sāka vairāk pārdošanu nodarboties, un tad jau lēnām tas viss attīstījās. Bet pirmo darbinieku tu ņēmi jau tādu skilotu vai? Jā, man paveicās, man viens arī no kokapstrādes kompānijas ieteica, tur tāds Andris bija. Pirmais, var teikt, Andris Logits. Tagad puikam riktīgi labs bija. Tagad jau riktīgi čals ar pieredzi. Bet nestrādājis pie manis viņš tur, bet arī vadošā amatā šobrīd ir tāds riktīgi. Kā labs kadrs. vai nav gadījumā tā, ka tie, kas tādi... baigi skiloti, ja viņi nav baigi tendenti strādāt uz kādu. Viņi tendenti... Nē, viņš bija labi. Nē, mums bija labi, viss bija forši. Nē, mums tiešām ir attiecības. Mēs arī aizgājām, kā viņš pateica vienā brīdī, ka Ingmārs grib tur studēt. Viņš aizgāja Spāniju studēt, tur viss bija čotka ar viņu. Viņš aizgāja studēt, atgriezās atpakaļ. Viņš arī saka, es klausies, šitajā biznesā negribas, kaut ko jaunu grib pamēģināt. Nē, tiešām tur, cilvēks tiešām. Jā, bet, ar to tendenci, ka viņš grib, savu ceļu. Viņš grib attīstīties, viņš grib attīstīties tālāk, bet, viss bija forši, bet, teiksim tā, ja viņš man tajā sākuma studijā nebūtu bijis, es nezinu, kā būtu bijis. Jo tiešām paveicās ar labu cilvēku, ja man būtu bijis tur kaut kāds, piedod, tur tāds, šo to nosēdien, tev naudas nav. Ja tev tā nauda ir, kas tev ir, tas knapumiņš, kas tev tur ir, ja tu paņem sūdīgu cilvēku darbā, tad tev palielam to ir. Tu zaudē naudu, zaudē reputāciju. Tieši tā, un visu, un tur beigās atkal viens pats strādāja. Jā, un vēl pārdot Opeli. Tieši tā, Opeli. Lai atkal paceltu. Jā, lai atkal paceltu. Super, tad bija sākumi, un tu paņēmi cilvēku, un pats sāki no tirniecību. Ko tirgoja? Kokapstrādes iekārtas. Mēs pārdevām iekārtas, viņš brauc uzstādīja, mēs palīdzēja, tā kā tāds, jā. Tu sanāk, jau tev bija pārdošana, bet jau ar uzturēšanu, kā ar servisa garantiju. Servisa garantija tieši tā. Jā, kas arī svarīgi. Nevis nopirkt kaut kādu iekārtu un pēc tam tiec galā pats. Protams, jā. Nevienam tas neinteresē. Visi pērk no tevi pakalpojumu. Viņi pērk no tevis iekārtu, viņi pērk pakalpojumu to, ka tā iekārta strādās un ka viņam nebūs kausāps. Drošība.
Kur tu atradi, un kā atradi pirmos, taču bija pārstāsts, neražoja pats iekārtas? Man bija es zināju kompānijas Vācijā, kurām sadarboties, kurām iepriekšējā kompānijā sadarbojos. Tiem es tur atsāku to kontaktu sadarbību. Un Latvijā klienti tie jau man bija no servisiem. Zināju, servisā es esmu, es zinu, tam tur vajag to, tam tur vajag šito. Es tur varu piedāvāt, tā kaut kā. Tas sanāk, katrs darbiņš, katras tās zināšanas, ko tu guvi pa ceļam līdz tam, tev viss ļoti noderēja, lai saliktos. Tikai principā tev bija viss, ko tu sakrāji, bija jāsaliek vienā tikai tādā zīmējumā. Lēnām, jā. Un viss aizgāja. Jā, veiksmīgais. Tas ir tagad paveicās. Pateicoties bankām. Bankas, paldies, ka neiedavāt kredītus. Jā. Starp citu, vai nebija pēc tam tāds, ka paldies, ka neiedavāt? Jā, īstenībā, tāpēc, ka es nebūtu dabūjis to pieredzi. Es domāju, tas 10 000, ko es gribēju aizņemties tajā laikā, es domāju, es būtu paņēmis kaut kādu tur džundžiku darbā un nosēdinājis viņus. Un pēc tam es tur strādātu 2 gadus, lai atpildītu un atbildu bankas. Un iespējams vēl par Latviju priekš tas būtu sabojājies. Nē, tas jau, zin kā, te jau nav Latvija vainīga pie tā. Ja zin kā, ka tu nofēlo, nevaino citus vainīgi par sevi. Tāpēc, ka ļoti daudz veiksmīgu stāstu Latvijā. Jā, šis ir ļoti atbildīgs. Cilvēka runa, jā. Tā arī ir, patiesībā tā arī ir. Neviens izjauja, bet tā nav vainīgs. Jā, jo es tad arī, man jau var kādreiz, kad es dzīvoju mazpilsētā, es arī kaut ko kokapstrādes uzņēmumos strādāju, un arī un visur. Un baigi jau saindē jauna vīrieša prātu tas, ka darbā visu laiku tiek, uzņēmumam, protams, ir vadītājs un īpašnieks, un viņš visu laiku tiek, aptuveni tie buržuji, viņi neko nedara un tie kabatā bāž, un protams, es jau arī neko nezinu, man arī zinu, kā tādas. Un pēc tam jau, kad es strādāju tādā ļoti mazā uzņēmumā un strādāju tieši pašu vadītāju jau, kopā. Principāli no klienta iegūšanas līdz darbu nodošanai es biju kopā ar viņu. Un visu to ceļu redzēju, tu esi paga kā. Mums vispār nav nekādas atbildības. Mēs aizējam, saņemam savu aldziņu. Un kādus viņš riskus uzņemas. Un tad es sapratu, nē, tas nemaz ne tuvu nav tā. Un es tur pat paskatoties dažiem labiem, bagātiem cilvēkiem, vai es gribētu mainīt viņu dzīvesveidu par savējo. Tāds jautājums. Tur jau tā problēma, ka mēs jau redzam tur Čalis aizbrauc ar Lamborghini, bet kā viņš tas Lamborghini ticis? Kā viņš to nopelnījis? Cik daudz? Un es vienmēr arī saku cilvēkiem, viņi arī saka, labi, man tur kaut kādas tur lidmašīnas ir un vēl kaut kas ir, kaut kāda aseti savākt jau par tiem gadiem. Un tur saka, pasies, kad paveicās. Katrs mans asets ir nācis caur, godīgi sakot, smagu darbu, sviedriem un asinīm. To jau cilvēki neredz. Viņi redz tikai to wow. Klausies, tu esi gatavs iet to ceļu. Es tev parādīšu to savu ceļu. Nervu sabrukumu, tur īsi pirms nervu sabrukumu, tur vēl kaut kas. Tur finansiāls problēmas, kā mēs vienu gadu ieberzāmies tā objektos, tur arī paņēmām daudz objektus, -700,000. Viss, tu sēdi, skaties, ko tagad darīt? Tad arī tur man gudrie latvieši konsultēja. Saka, tā es tur bankrotu, tur vēl kaut kas, tur maksāt nespēju. Jā. Es saku, vecīt, pagaidi, es nezinu, man tas nav manā stilā. Es attaisīju sūdus. Tad es tam tie 700,000 mīnus, es jau kādam parādā. Tad man ir atbildība pret maniem piegādātājiem. Es tagad tieši vienkārši piebāzīšu galdu, tur, nezinu, tur sniega kuponā un pagājuši, kas vairs neko neredz, tā kā strauss vai kur. Jā. Tad interesantākais bija tas, ka mēs beigos mīnusos bijām, sapratu, ka baigā pakaļā, bet sapratu, ka es nepadošu. Izmaucu un pēc 2 gadiem uztaisīju lielāku apgrozījumu, lielāku peļņu savu uzņēmumu. Kāpēc? Es gribēju samaksāt visiem parādus un pat nepamanīju, kā mēs aizgājām, tā kā tādu uz augšu. Jā, kā saka, strādājot priekš vienu, kā saka. Jā, izmaucu ārā un beigās bija tāds, wow, labs, ok. Es saku, man parāda tikā mārā, bet ko tagad darīt? Ko tagad darīt ar naudu? Klausies, jāsāk investēt. Jā, kāpēc? Tāpēc, ka galīnām ārā no parādiem. Jā. Tur jau arī, ka mēs arī sazos bija tie parādiem, tur bija vienkārši objektos iebraucām mīnusos. Tad arī skaties, pakaļā. Labi, ko? Tas ir, ko vadītājā skolā mācījums. Jākonfrontē situāciju. Jo vadītājs daudz ko mācīja pirms vadītājas skolas. Vadītājas skolā man bija tas, ka es sapratu, tāpēc tas nostrādāja. Skaidrs. Tagad tur ir mehānisms apakšā. Forši, jā. Jo bija tā konfrontēšana. Kā tu apsēdies, saproti, ir pakaļā. Viens apsēžas, ir pakaļā, viņš neko nedara. Mēs, ir pakaļā, kā mēs varam atrisināt? Davai norēķinamies šito. Šitam samaksājam šitam 2 štukas, šitas būs mierīgs. Davai samaksājam šitam 5, mēs dabūsim no šito objektu kaut ko ārā, ja mēs tagad atrisināsim šito. Un cilvēki sāk redzēt, ka tev sāk nauda kustēties. Ka tev sāk kaut kas pa māziņiem, pa bīšķītiem, pa vēl kaut kas. Un viņi tev sāk nāk pretī. Es atceros, Ramerens tajā laikā. Andra bija, tā bija superīga sieviete, viņa noticēja man. Mums baigais parāds pret viņiem. Saka, Andra, skaties, ja es nedabūšu tagad to preci, es nedabūšu tos vēģus, vēl kaut ko tam objektam, viss mums objekts apstājās. Saka, Ingmār, es tev ticu. Iedeva,
pēc kaut kāda gada, man liekas, pusotru mēs bijām pilnīgi par nulēm ar Ameriku samaksājuši. Visi, es saku, vienkārši. Cilvēks vienkārši noticēja. Viņi saka, es redzu, jā, tu maksā, tu pa bišķītiem, tu kaut kur tā, es saprotu, ka ir pakaļā, jā, bet cik svarīgi. Bet ir cik svarīgi, ka tev ir tie jārisina, cilvēki, kuri tev notic. Un jā, bet viņi tev notic, kāpēc? Jā, tāpēc. Bet, ka viņi redz, ja jau tu neko nerisini, sēdi un tur bļau, nu tev neviens nenoticēs, sorry. Jā, nu tad. Bet ir dzirdēt tādi stāsti, kur atnāk un cilvēkam uzticas, un viņš, jā, un viņš, nu tā kā, protams, kārtējo nolaiž pa grunti, dabūtu ātro naudu kaut kur savu, nopērk to Lamborghini. Tāds ir pilni. Nē, tur jau tā problēma, tāpēc arī cilvēki nostēļ tādiem, piemēram, plāniem, ja cilvēki neuzticās, ja, bet atkal, pilnīgi pofīgi uz viņiem. Tev ir jāskatās uz sevi, tev ir jābūvē sava reputācija. Tāda ir mana reputācija. Ja kāds vēl Latvijā pasaka, es kādam naudu nesadēs, nu labi, parādi man tā. Protams, varbūt kāds ir apvainojies, tāpēc, ka nosita cenu vai vēl kaut kas lejā. Ja? Tas arī biznes. Jā, protams, tas ir biznes. Es aizsargāju savus jā, tu savas intereses, es savas intereses. Ja mēs nevaram vienoties, mēs nevienojamies. Ir arī, protams, bijuši, ka cilvēki vienojas un beigās atnes tev tur to kvalitāti tādu, ka tu skaties, par šito jāmaksā? Ok, nu labi. Un šajā situācijā varbūt man piekrist, varbūt tev ir bijusi arī pieredze, kad bieži cilvēki ierauga un nepasaka, diemžēl. Nu, tam arī jābūt spējai pateikt, tu redzi, tev pārdot, nu vai tev ir pakalpojums, nu galīgs, un tu tā, samaksā un pēc tam staigā apkārt stāsta, cik viss bija slikti. Nu, jā, tā, diemžēl. Ir tā, jā, nē, kad cilvēki nepasaka, jā, tev kā biznesmenim baigi ir jājūt arī. Man arī, es sēžu sarunā ar cilvēku, nesen tur bija cilvēks, atnāc arī, es sēžu, un viņš tur forši stāsta, viss baigi labi, un tu jūt, ka nebūs. Jā. Un saprot, tev ir tāda aizmugurē, kaut kas nostrādā, kad saprot, ka nebūs. Un tad jāsaka nē. Jā. Un tad arī es pateicu, saku, nē, nebūs. Un meitenes tur saka, nu kā mārketingi? Es saku, kā, nu bet pats čalis. Es saku, jūtu, ka nav. Jā. Un tad, kad mēs pateicām, nē, cilvēks parādīs savu īsto seju. Un es saku, yes! Jā. Čuika nostrādā. Jā. Jo tā ir baigi svarīga biznesā. Tu jūti. Un bieži vien, kāpēc mēs cilvēki, piemēram, esam vīlušos citos cilvēkos? Ne jau tas, ka mēs esam vīlušos to, ko viņš izdarīja. Mēs esam vīlušies, jo mēs zinājām iepriekš, ka tas tā būs. Bet turpinājām. Un mēs turpinājām to ceļu. Mēs ieberzāmies. Un beigās mēs esam vīlušies, tāpēc, ka mēs nepaklausījām sevi. Jā, pilnībā. Jā. Vienkārši, nu. Jā, un ne viss ir jāgrāb. Ne viss ir jāgrāb naudas. Nu, tā kā, mums ir jāpelna, grābjam visu. Jā. Ir jāpelna. Tur pareizi, skaties, nav jātaisa apgrozījums. Ir jāpelna. Ja tu nevari nopelnīt, nu sēdi labāk mājās, nezinu, paskaties, aizbrauc uz jūru, labāk, nezinu, pasauļojies. Ieguldi sevi laiku beidzot. Nekā strādā ar klientu, kur tu nevari nopelnīt. Priekš kam tas ir vajadzīgs? Ja tu nevari nopelnīt, tu nevari investēt, tu nevari attīstīties, tu nevari investēt savos darbiniekos, tu vispār neko nevar izdarīt. Un tavs servis krīt lejā, tava kvalitāte krīt lejā. Jā. Un beigās tu esi lētākais, bet tāpat tev visi čakarē. Jā, tā kā. Un, starp citu, vēl viena teorija ar tevi pārbaudīšu. Nu, tev, protams, ir liels uzņēmums. Man ir salīdzinoši, es vai saukt par uzņēmumu, bet vai tavā biznesā arī ir tāda likumsakarība? Manā biznesā ir likumsakarība, ar gadiem, protams, es viņu esmu ievērojis, ka es ar, protams, sāku kaut kādu lētiem pasākumiem ar tāpēc, ka man bija sevi jāpierāda, man bija pašam jāuzlēt tas savus skills, es augu, un jo dārgāks tas pasākums, dārgāks klients, jo mazāk problēma ar viņu. Jā, tā ir. Un jo lētāks, jo ārprāts, tik daudz problēmu un tik maz naudas un tik daudz problēmu, tu tā kā esi mīnusā. Tu brauc, tas ir nostrādā, tā kā atdevis sevi visu, noliec tā kā ar kaut kādām pretenzijām, un beigās tā kā priekš kam degvielai ielaid, tā kā priekš kam. Labi, sākumā, protams, kamēr es gāju, audzēju pieredzi, sevi rādīju, ko es varu, man tā bija obligāta. Vismaz manā tajā nišā, man tā bija obligāta skola, kas man bija jāiziet. Un es esmu ļoti pateicīgs tam. Vienkārši, bet tad, kad tu esi šeit, tu apskaties atpakaļ, kas ārprāts, tiešām. Un arvien vieglāk un vieglāk paliek strādāt, jo dārgāks ir tas klients. Jā, tā ir, jā. Tur ir tā lieta, kad, skaties, kad tu nopelni labi objektā, tev klientam kaut kāda problēma. Tu brauc, tu risini, tu skaties, tu domā, arī tas pats pasākumos. Tev labi samaksāja, tu izlīdīs no ādas ārā. Tā kā tu zini, ka tu tiešām knapi atpelni savu degvielu, un tev arī tā interese nav tāda. Un otrs, ir tāda likumsakarība, man biznesā arī, cik es esmu liels objekts pārdevis, tad, kad es cīnos ar cenu, es pēc tam arī cīnos ar visu pārēju.
Tā, kad tu normāli nopelni, tad arī normāli klienti. Kaut kas tas tāda likuma sakri. Mēs arī 2 gadus te nostrādāja arī tajā Tarragona rūpnīcas vadīt to lidmašīnu projektu, kas Latvijā Jā. Mums bija bagāti klienti. Tur ir tā, ja viņam ir reāla nauda, tur pa lielam ir 2-3 tikšanās, un viņš nopērk. Ja viņam naudas nav, viņš iznesīs smadzenes, viņš to tur izčakarēs, un beigās tur, man jau tagad jau bija tā, beigās jau bija tā, cilvēks saka, ja tev ir nauda, ja tev nav naudas, nečakarē man laiku. Brauc prom, ej pie cita, reku konkurenti, brauc pie viņa. Atnāc uz ekskursiju, es tev parādīšu, es tev izstāstīšu, es tev izdarīšu visu, vecīt. Tā līdmašīna būs labi, es aizvīšu uz Ameriku, es tev viņu aplidošu, tev iemācīšu lidot, viņš bet maksā. Ja tu nemaksā, vecais, reku, ej pie viņam, reku. Jā, tā kā, ir man arī bijis, tā kā, pazina, bet mums budžetiņš ir tāds, es saku, bet ir taču par tādu budžetiņu, kas dara. Tieši tā. Ir ļoti daudz, un man ir arī kontaktiņi kaut kādas ļoti labprāt padalos, un ja tur kolēģiem ir arī darbiņš ļoti super. Jo, un man arī kaut kā teicu iepriekš par čuļu, man pilnīgi notrigerēja, jo man arī satiekos un man ir tā sajūta, būs, būs pašpasākums. Un man arī bijis, bet man bija pārsteigts tikai, kad es jūtu, nebūs. Bet paldies Dievam, kaut kā pēc pirmās tikšanas viņi paši kaut kā atravējās. Un man liekas, man nebija no manas puses jāatsaka, tā kā vienā tur atcēlās kāzas un tur vēl kaut kas. Bet arī konfrontēšana. Kā, ja tu negribi piedalīties, atsaki. Kāpēc? Ja tu negribi to cilvēku strādāt, pasaki, klausies, es negribu. Tas ir, pat godīgi pateikšu, tas pat ir foršāk. Man ir bieži cilvēki pasaka, klausies, es negribu tev strādāt. Viss. Bet cilvēkam saka, ar tevi es gribu strādāt. Man viens klients bija, saka, es ar tevi gribu strādāt. Es saku, es esmu gatavs darīt visu, lai tevi strādā. Un interesantākais tas, ka tas klients, ko es teicu, ka gribu viņu strādāt, viņš man neprasīja kādu atlaidi. Viņš man prasīja, tu vari man izdarīt šitā? Tu vari izdarīt šitā? Saku, beigās mēs iedodam ciparu, viņš saka, ok, viss, ar tas, kur tu negribi strādāt, viņš tur atlaides, grib vēl kaut ko. Tu čakrēs mazliet. Tieši tāpēc, Ingemār, redzēju šito visu stāstu, 5 stāstu sērijas, es arī jau pieteicies. Es arī iešu uz... Slītas, kur beidzot. Pārliecinājām tevi, It kā mums bija domās, ne mani pārliecināt podcasts, bet kā saka... Bet kā tu vari pārliecināt citas, ja tu pats ne? Jā, tā kā, es klausos šo stāstu, tiešām saprotu, ka man jārliekas vārdu pats, ko es nezinu par komunikāciju, bet ir... Tieši tas pats bija, man Kaspars arī atnāca, viņš Ingmār aizies to komunikācijas kursu. Kasīt, es taču pārdevējs, es tur no cik jau gadiem, es taču visu saprotu. Es gāju to komunikācijas kursu, un tad bija tāds, tāpēc man sanāca. Tu saproti, ka tur ir apakšā atslēga. Es to esmu, teiksim tā, tu to komunikācijas kursu, vai tur, kas tur tie visi, neatceros visos nosaukums, tur angliski pusi, man bija tur pusi latviski, kad tu jau to visu zini. Tu jau to visu, tu jau dzīvē, to visu tāpat iemācīsies. Tikai tas ir tāds fast tracks, tāds īsais ceļš, no A uz B. Tu jau vari iziet. Tu vari gadiem iet, un tu uz kļūdām mācīt. Un 65-7 gados tu būsi sapratīsi, vot ir jādara šitā. Aizēju uz kursiem, 25 gados to saprast. Es arī, es Kasparam tur teicu, ka bērns, es būtu izgājis tos kursus 25 gados, kas sāk savu biznesu. Es domāju, ka es konkurētu ar citiem nopietnākiem uzņēmumiem. Tā kā. Labi, mēs jau esam dabiski kaut kā aizākuši līdz tam vadīties. Kā tu tiki viņā? Kā es viņā tiku? Kā es sāku vadīt Tarragonu? Tarragonā ir Kaspars Cveģels, kas vadīja tās skolas. Vēlais boss, viņš ir finansists. Viņš ir tajā Gamma grupā. Gamma grupā ir tas lielais investors Tarragonā. Un tad kaut ko vārds pa vārdam, viņš man tur sāk stāstīt kaut ko, viņš saka, tur tādi kursi. Viņš saka, aizēju. Ko tad es tur kursiem iešu? Es taču gudrību ar lielo karotu ēdu. Es varu telpat ielikt. Tā kā es aizgāju pirmo kursu un dabūju tādu pannu papīru bišķi, tad viņš tā pamodos no tā visu. Es saku, es gribu to darīt. Tas man patīk, man interesē. Un tādai savai attīstībai, tas interesantākais piedzīvojums vispār bija tāds, kad viņam tur tāds, kā viņam tur saucās, tas Purif kurs, tāds bija tur pirts un attīrīšanās. Un tā, tur ir tāda arī, un tas bija rītī labs, tas bija kaut 21 dienu bija, un tad tur sākās tas kurs, un Kaspars man saka, klausies, tikai pirms tā kursa, nedzer, nelietu alkoholu, tur tā un tā. Ja tur, zin kā, tur, lai tur visu, lai netraucētu tā visam tā attīrīšanās procesam, protams, 3 dienas pirms tā kursa normāli aizgājas vecrīku. Es vienīgais, tad kaut kā eju to kursu, viss tur baigi forši, kaut kādās otrā nedēļā es tā sēžu tajā pirtī, un es tā sēžu, klausies, es laikam alkoholis nelietošu. Un čeļ tā, nopietni, es saku,
pēc kaut kā nezinu, baigi apgaismīgi. Es saprotu, ka tas pilnīgi slikti, kas nav labi manam ķermenim, kas nav labi man, kas nav labi manai domāšanai. Jo man arī kādreiz likās, es tur iedzeru, tur čomi, kā tu tur neiedzeru. Kontakti vēl kaut kas. Bullshit, pilnīgākais. Tev tur nekādi kontakti, nekas tur neveidojas. Mēs mēģinām, kā mēs darām kaut kādu, mēs darām sev slikti, un tad mēs mēģinām to attaisnot. Mēs mēģinām tā kā, kā es taču. Un beigās, kad sāku skatīties to visu tā vēsts prāts, ka man tur vispār nekādu kontaktu nav, vispār nekas tie cilvēki man tikai dzīvē ir atnesuši kaut kādas mazinu nosēdinājuši, nobremzējuši. Un tu pēc šo 14 dienās saki, es vairs nelatošu alkoholu. Un tad sākumā bija tāds, viss tur čomi arī, Un tagad tā 4 gadu lības. Wow! jā, bet tas bija tāds arī. Es gasīju teicu, es būtu zinājis, ka es nelietošu alkoholu. Es būtu piedzēries vēl vairāk. Es kā uz atmadām. Jā, es nezināju. Es gan es arī jau tagad man sanāk, man laika vairāk gadi sanāk, 7. Bet man bija, es tāds tīros, es skaitu 3, jo tajos iepriekšējos 4 man bija tā kā es vienu reizi gadā sev. Okay. Es nezinu, kāpēc es biju izdomājis, ka vienreiz tomēr vajag. Muļķības. Nevajag. Protams, ka nevajag. Bet arī tur 4 reizes vajadzēja, lai saprastu. Jā, bet tā ir tiešām. Un tikai tagad, kāpēc tu agrāk nevarēji saprast, es nezinu. Un kā tajā vidē, kamēr tu esi, tev liekas, ka par ko mēs runāsim, tā kā pasēdis, wow! Ne? Un ir sakarīgas sarunas, nevis kaut kas. Nevis mēs maļam pa vakaru 2 teikumus griežam no visādām pusēm un neko mēs neizrunājam. Vai tu runā tiešām saturīgas sarunas, izbaudi īstas emocijas. Tā kā ir foršas īstas atmiņas, nevis miglainas kaut kas. Laikam bija tā. Ja? Tad no 5 savāc vienu atmiņu, laikam bija, reāli viņa nebija pat tāda. Ja? Tā kā, baigie plusi. Super labi komunikācijas kurs. Cik tu sajūti tieši biznesā, cik tu sajūti ātri vai kāds sajūti to labumiņu? Vai to viss kurs bija tāds, ka es visu darīju pareizi, bet tikai... Nē, bija tā pati konfrontēšana, kad tu konfrontē situāciju, kad tu tā kā, stājies problēmai pretī, kad tu neslēpies no problēmas. Bieži arī bija kaut kāda problēma, davai rīt izdarīšu. Tu atliec, bet tās problēma tāda, ka tās problēmas, viņas jau nepaliek mazāk. Viņas tev rīti nākamās. Kāpēc baigi interesanti bija tagad, kaut kur izlasīja kaut kādu rīliņu, kad biznesmeni, tādi high performeri, kas ātri dara lietas, ka viņi atbild uzreiz messagiem. Un es beigās kļūstu, pats arī to pašu dara. Man tāk message momentā atbildu. Kāpēc? Es negribu viņu vairs domāt. Atnāc, izdarīja. Arī atbildēt ir tas, ka klausies neraksts man vairāk. Arī tā ir atbilde. Tā kā vienkārši to ātri mēģina visu noriet. Atnāk ēpasts, kaut kur pa ceļam, hop, telefonu ātri atbildi visu. Ātri noriet lietas, lai tev viņas vienkārši neuzkrājas, lai viņas tev nav tā kā nokonfrontē. Ir kaut kāda problēma, ir kaut kāds problēmas zvans arī. Vakar braucu, man zvan viens klients no Amerikas uz svētdienā. Negribās viņam celt. Es tā sēžu, domāju, bet būs jāatzvana. Labi. Klausos. Tā kā, konfrontēt. Jo man prasā, kāpēc tu dzēs ziņas ārā? Man ir, es par savu tā kā, man īziņas un WhatsAppi e-pasti ir tukši, jo ja viņš stāv, tad man tur kaut kas darāms ar viņu. Man viņš acis, un es arī, man tas pats ir, es izdaru un viss, man besīka, jo ja man stāv ziņa, tad man ar viņu kaut kas ir jādara, Jo viņš ir tas, kāpēc tu dzēs ārā ziņas? Es nevaru noskatīties, ka cilvēks atver un kaut kur tur bija, man liekas, man pilnīgi... Neizlasīt ēpastu. Un arī liekas, kā... Dari uzreiz vienkārši. Lietas ir un tad arī tas, ka tu nemaz nejūti, cik daudz tu izdari. Tā, ka tu apsēji, tu, piemēram, visu dienu sakrāji tur WhatsApp ziņu, sakrāji vesels ēpasts, un tagad vakarā sēdi, un tur 2 stundas vai 3 stundas visiem atbild. Tā, ka tu pa dienu brauc kaut kur mašīnā, dzerot kafiju, kaut kur tur čink, ātri, visu tu pat nejūti, kā tev tas, tev pat nav tāda sajūta, ka tas vispār tev kaut kādā veidā traucēt. Tie paši zvani arī, kad es ofisā, ka strādāju, ka braucu mašīnā, tad visu laiku zvanu, tad atbildu zvaniem vēl kaut kas. Kā izmantoju to laiku? Tagad pie tevis braucu, visu laiku stāvu sēdē. Super, es ceru, ka es nenozakšu skatībā, bet man šis tagad uzdos 2 jautājumi, kas man ļoti, ļoti tagad interesē. Vai tu vari aprakstīt tādu savu,
labi, ne to sarežģītāk, tādu vidēju darba dienu un vidēju brīvdienu savu. Un vienu darba dienu, kā no rīta līdz vakaram, kā tev izskās tava darba diena un kā no rīta līdz vakaram izskās brīvdiena. Nu, ja tev ir tādas brīvdienas. Darba diena, kā izskās darba diena, 8 no rīta esmu ofisā, kopā ar visiem saviem pāriem darbiniekiem. Jā, mēs izējām ātri caur uzdevumiem, izrunājam ar vismaz vairākas komandas, kas man strādā. Man tur ir inženieri, man tur ir mehāniķi, man tur ir projektu vadītāji, tur ir grāmatveži visiem. Un tad mēs izējām cauri, katram savu uzdevumu, izrunājam, kas ir labi, kas ir forši, kāds aktuāla jautājumi, tur kaut kādā stundu, pusotra. Un tad ķeramies klāt kaut kādām lietām. Kaut kas man pašam ir jāizdara, man tur kaut kāda e-pasta ir jāatbild. Tur, nezinu, kādu jāsazvanās, kādu kaut kā tikšanās jāsarunā. Nu, tad tā ir pirmā dienas puse, un tad otrā dienas puse jau tikšanās. Jau tiekamies ar kaut kādiem, tur, nezinu, valsts vīriem, vēl kaut ko. Nu, tad jā, tur visā. Visādiem projektiņiem, tiksim, klientiem tiekamies. Jā, tur zvanu. Amīši man pamostās kaut kādos 4-5. Jā, viņiem tad arī, tad viņiem rīts, man ir vakars, un tad mums ir good morning, good evening. Jā. Un tad mēs, un tad viss. Un tad vakars, tad darba diena man beidzās pārsāk kaut kur tāds 6-7, tad man vakarā hoķīts, gan arī katru dienu spēlēju hoķīt. Kādā komandā tas redzēju, ka tev L un L spēlēju un Zvaigznēs spēlēju. Tas ir, kurā, tas ir tajā, amateru līgā? Jā, amateru līgā. Kurā grupā? E9 tagad, bet nākamgad izskatās, ka laikam kaut kas ar E7 būsim. Laba sezona? Jā, mums tur nebūs otra komanda. Es biju satraumējies, man tur mugur bija problēmas, un tad es tā kā aizgāju uz tajā 9, bet tagad saprotu, ka, tomēr jāiet uz... Jā. Arī man liekas, tā kā, labāk, teiksim, būt laikam pēdējiem labākā līgā, tas kā tev liek te mudina augt nekā būt, mēs čempioni šitajā. Es godīgi tā ir. Es trenējos ar vienu citu komandu, tādu Molto, kas šogad paņēma E6 kausi, vienkārši līmenis tāds, un es arī jūtu, ka arī izaugsme ar viņiem. Protams, ūdeni nevaru pienest, bet ir labi. Jā. Tu katru reizi to treniņu viņam domā, cerams, ka nenositīs. Bet pēc tam iznāca ārā tāds. Jūs jau vai tur drīkst bortēt un tādu? Nē, bet tāpat jau uz ledus. Nē, skaidrs. Vakarā čaļiem spēlējām, tur viens salto uzmet normāli. Jā, bet tur ātrums arī, ir liels. Jā. Bet tas te stimulē skriet līdzi, Johaidu, nevis tā, ka tur esi labāk. Jā, tā kaut kas slid, jā. Visu laiku tur jau tā lieta, arī visu laiku es sev, kā jāizaicina. Es esmu tur labs, nākamais, next. Tev ir kaut kā speciāls time managements, vai tas tā dabiski ir salicis? Vienkārši man izskatās nenormāli aizņem. Man ir kalendārs, es lieku visu savas tikšanās, visu perfekts, menedžēju, organizēju, visu laiku to kalendāru pārplānu. Man tā kā viss salikts ir tā. Hokejs tev ir ieliks tā kā must have, vai ja biznesam vajag, tu pagrūdīsi viņu malā? Baigi reti, kad. Palielam tas ir tā ir mana svarīgā lieta dzīvē. Tas vajadzīgs, sports, vai tas ir sports, vai tas ir hoķis, tur peldēju, tur kādreiz boksējos, arī kādreiz diezgan aktīvi. Tad tas ir tāds, lai iztīrītu pēc smadzenes. Jo tu nevari augstā līmenī performēt, ja tu nesportē. Tas ir, vienkārši to ķermenis beig labi izved ārā, to visu svīšanu. Tas tā kā pirts palielina. Vai tu ej, tur, nezinu, katru dienu spēlē hoķi, vai tu skrien krosiņas, vai tu ej pirtī. Vienkārši tu izved ārā to visu to, kas tu uzkrājas. Un arī tas, ka forši hoķītī tu aizēji, tu nokapā visu, tu vakarā brauc mājās, tev viss tā diena tev tā. Tādā. Jo visforšākais jau ir tas pēctreniņa. Vislabākā sajūta, ka tu aizgājis ar jūs. Es biju izdarīju. Izdarīts, viss es boksu staigāju, un tagad tu ej vispār, tu knapi velcies, bet tur tāda, yes. Tā kā pēc dušas izēju, yes. Es atceros, tagad tīk forši. Es tur sparingiem staigāju, tur tie čeļi jau, kas kaut ko sparingoja, tur jau Latvijas čempioni tagad startē, un tad arī kā pa muti dabūjas, bet izēja ārā. Tas laimīgs, visi sēja tāda šķība, bet labi. Es nopirku savu ķivris, es vadu pasākumus, tā īsti nevar atļauties ar zilu aci. Es saku, čaļi tā, davai laitā. Bet var arī dabūt, es arī esmu dabūjis savu ķiveri. Jā, un es pēc maiz uz darbu strādāju ārsta praksē, ikdienā. Jā. Man kolēģi tas skatās, tev zilums. Es tā, un tiešām, es pat nepajūtu. Tajā adrenalīnā jau tu nejūti. Tur saka sev, tā kā, bet ir tas ir baigi svarīgā lieta. Super, labi, brīvdiena. Tas ir jāpadomā, kad ir bijusi. Nē, brīvdiena ir bišķi vienkāršāka darba diena. Jā, nopietni. Nē, labi, brīvdienā es daru kaut ko, es aizbraucu uz ofisu, apskatos, ar kaut ko sakārtu. Vienalga ofis. Jā, es aizbraucu uz ofisu, apskatos, salieku kaut kādu savu plānu, izdaru kaut kādas mazās lietas, apskatos, tur padomāju, vajag labi, sestdienās neviens to netraucē. Jā, tur nav nezvanās, tur nevienam tur nav jāatbild, un
Tad tu bišķi var tā kā pasēdēt, padomāt, bišķi pat pameditēt. Principā, uztais tādu sagatavošanos priekš nedēļas. Jā, sagatavojas. Atvieglo savu nedēļu, nedaudz ieguldoties brīvdienā. Priekšplānošana. Jā, pa kur laiku tu lido un vispār jau dari? Arī svētdienās. Paspēj, gan to. Rīt aizbrauc uz ofisu, viņi padara kaut kāds mazos darbiņus. Arī, piemēram, man nezinu, tur jāsaka, kas beigais piedāvājums. Jo tagad tur viens piedāvājums bija jāuztais, tad arī sestdien rīt aizbrauc uz ofisu, tur kaut 3-4 stundas sēžu, koncentrētu činki izdara, pēc tam hop, tur, zin kā, sev jābauj arī taču. Loģiski. Aizbrauc uz lidlauku, palido bišķi, izlaid ārā. Jā, lidošana redz ar tā, mums ir tie laika apstākļi arī nevienmēr sakrīt, tev ir sanāk ultra vieglā, jā, tev ir? Nu, jā, viņi tā eksperimentāli. Ultra vieglā jau vairs nevar skatīt, viņi jau tāda. Nu tad jau viņam nav pie mazākās vai brāzmas, kad nevar lidot. Jā, viņi jau arī tādu nopietnākos. Man liekas, tur Boeingi nevar lidot, kad mēs lidojam. Jā, nopietni. Nē, jums jau tagad sporta. Sporta. Jā, viņas jaudīgas šās. Jaudīgas. Jā, tur iegriezīs pavilks, ko vajag. Super. Tad vēl viens jautājums, kas man ļoti gribas zināt. Tev kā uzņēmumam, tu pateici, jums ir vairākas tās nodaļas visu. Cik tu pats esi dziļi katrā no tām stadijām, tur projektēšana, programmēšana, tur lodēšana, visas. Un cik tu uzskati vispār, cik tā uzskatā jābūt ir vispār, cik tā uzskats, ja tu esi uzņēmuma vadītājs, cik tā dziļi būtu jābūt. Jā. Tur mums ir Kaspar arī atšķirās domas. Kaspar saka, ka uzņēmuma vadītājiem nevajag zināt visu detaļās. Es zinu visu līdz pēdējai detaļai, es māku pats lodēt, es māku pats programmēt. Pilnīgi. Bet tur jau nekas sarežģīts nav. Tā ir tehnika. Tu saki, nav sarežģīts. Nē, kā, ja tu zini, no sākuma. Ja tu zini, ko tu dari, tas nekas nav sarežģīts. Arī programmēšana arī sākumā likās, ir beigās kosmosa kuģis, bet tagad tu iemācies saprot to loģiku tam visam. Jo es teikšu tā, tu vari kontrolēt. Tu vari tikai kontrolēt tos cilvēkus, vai arī viņus tā kā pozitīvi kontrolēt, ja tu pats to saproti. Arī pats zini, kā var būt. Ja programmēšana, piemēram, sākās nesapratu, ja man tur čaļi stāsta kaut ko, es nevaru saprast. Viņi saka, nesanāk, nevaram izdarīt. Nevaram izdarīt. Tā kā es iedziļināju, sapratu, ka, muļķības stāstīja. Ka nebija tā nemazām. Jā. Protams, labi, viņi pie manis vairs nestrādā. Man citi puikas tagad ir. Tie man tagad man ir puikas, kas saka, ka var. Šis ir ļoti labs, šis ir ļoti labs. Tagad tik līdz pats uzzināja, ka var. Par to jāt runa. Ja tur vec nezinu, es redzu ļoti daudziem uzņēmējiem. Tas ir, kad vienkārši batons. Var vazātais deguna tevi, jā. Tagad tu iedziļinies, tagad tu iziet tam procesam. Man jau nav tā, es nesēju ikdienās neprogrammēju, bet es zinu, kā tas strādā, es zinu, aptuveni, kur skatīties. Tāds virskats man tam visam ir. Tad, protams, ja vajag, ja es redzu, kad ir kaut kas, ka tiešām čaļi tur sāk man stāstīt, ka ne, es pats iedziļinos, pats apsēžos, pats izēju cauri kodam, pats izanalizēju, un tad bieži vien arī tā kā atrodu un saku, reko var, Tas tāds, es nezinu, man atkal tur lielie biznesmeņi saka, ka tas nesot pareizi, ka tur vajag deleģēt, un tur vajag labu komandu izveidot. Saku, kā tu izveidos labu komandu, ja tu nezini? Ja tu pats nesaproti. Kā es zinu, kā es izvēlēšos labu programmu? Kā es zinu, kāds jautājums viņam uzdot? Mans HR to zinās. Man HR pofīgi. Man HR paņem, viņš saka, man ir kur jāizpilda pozīcija, viņš aizpilda pozīciju. Palielam, labi. Viņš beigās es saku, ka tas cilvēks man nedara, viņš izmet ārā, HR saka, tev nekas neapmierina. Labi, skaidrs. Tad beigās jau pats, es jau tagad ar HR pats sēžu, tur paši mēs atlasam, tur skatāmies, uzdodam visādas āķīgas jautājumus, skatāmies, kā atbild, ko saprot. Sanāk, jo vairāk enerģijas un laika ieguldi startā, jo labāks, ilgspēlējošāks rezultāts tev ir pēc tam. Cilvēks, tu domā? Nosacīt. Es teiktu tā, ka mēs arī baigi skatāmies uz izjūtām, skatāmies, ko viņš tur, teiksim, kā viņš sevi, kā uzvedās, teiksim, tās darba intervijās, bet vairāk mazāk tu iedod cilvēkam darbu. Tu cilvēkus labāk pārbaudītu darbu. Ar čomiem arī tas pats. Baigi labais čoms, baigi forši, tur par šašliku pāriest ar viņu kaut kas. Tu sāc viņus kopā strādāt, tu nezinu, tur jāizrok dārs. Saprot, dunduks. Ej šašliku. Ej šašliku taisi. Tas jau tas pats ir darbā. Tu nevari vienmēr atlasīt, tev pēc deguna pateikt, ka tas būs labs. Tāpēc forši ir tās pārbaudas laiks. Tur to cilvēku izanalizē, arī ko citiem uzņēmējiem var pateikt. Ja jūs redzat, ka tas cilvēks jums nedara, jums liekas, jums neliekās, metat viņu ārā. Viņš nosēdinās to visu. Ja tu redzi, kā dažreiz tā, man vajag aizpildīt to vietu. Un tu tagad atrod, tu meklē ilgi. Mēs esam meklējuši cilvēku pusgadu, atrodam. Atnāk darbā. Saprot, dunduks. Nav variantu, bet mums viņu vajag. Sorry, metam ārā.
Tāpēc, ka, nevar, Un tu nevar. Turpinām meklēt, samazinām apjomus, neņemam tos projektus, pasakam klientiem, sorry, nevaram, mums ir viens klients, mēs varam vienam klientam, netaisam to otru. Tur tas tirgus mums arī tagad to, ko mēs darām, tirgus vārās vienkārši. Viņiem vajag tur visu, tur vakar jau visu. Tagad arī, nezinu, ja man tur 20 inženieri būtu, mēs viņus varētu mierīgi nodarbināt, bet nav viņu. Es klientam saku, sorry, mēs varam paņemt tikai šito vienu projektu, visi. Tas, ka tur tas tirgus ir milzīgs, sorry. Jūs strādājat ar Dundu, ka jebkurā gadījumā būs. Ja viņš nosēdinās tevi, viņš nosēdinās tavu komandu, viņš nosēdinās tavus pārējos čaļus, tur man inženieri tieši. Viņš tur vienkārši nosēdinās tavu enerģiju viņiem. Un tad viņi sāk strādāt, tādi interesanti paliek. Izmet viņu ārā, vispēkš, wow! Kas notika? Čaļi, kas ir? Saku, sen jau vajadzēja izmest. Dažreiz pat interesanti, aiziet, bet darbinieks saka, klausies, skatos čalis nevēl. Metam viņu ārā. Nē, kā, nav slikts cilvēks. Tu viņu izmet ārā. Paldies, ka izmet. Kā saka, cilvēks nav profesionāls. Neviens no darbiniekiem negrib uzņemties to atbildību, ka viņš jau pasaka, met viņu ārā. Jo viņš pēc tam, tā viņa viņš jūtas sliktīt, kā es tam cilvēkam kaut ko. Tev kā priekšniekam tas ir jāredz, tev kā priekšniekam ir jāsaprot, jo ko tu dari? Tu jau ne jau viņu met ārā, tāpēc, ka tu tur nezinu ļaunē. Tu jau tu aizsargā savu komandu. Tava komanda, mana komanda, mans biznes. Es viņus aizsargāju. Es aizsargāju sevi, es aizsargāju viņus, es aizsargāju savus klientus. Tāpēc, mēs visi sēžam vienā laivā. Ja man tas viens dunduks ir manā laivā, tad lielā mēs visi grimstam. Sēžu nurbī, liela urbīte. Grīdā caurumī. Kā saka, aktīvāki ar makitu jau raķīti. Labi, super. Cik no tā visa? Ko tu dari? Nav iespējams vienā podkāstā, protams, es saprotu ar tevi ne vispār, pat necik, pat es tā jūtu, ka es noskalpējam, mēs visi no tava šitā visa ļoti interesanti. Tagad man jautājumi ir galvā jau pilns, bet laiks ir laiks. Cik tavuprāt, cik daudz tev deva, es nezinu, procentos vai kaut kādās sajūtās, cik daudz tev deva vadītāja skola? Cik to šotkadu, cik gadus tev, varbūt tā gadu, cik tu uzskati, cik gadus ietaupīja vadītāja skola, cik man gadus ietaupīja? Jā. Tu būtu, kā mēs teicām, tu iespējams būtu nonācis, iespējams, daudz darot noteikti, kaut kad jau būtu līdz tiem visiem secinājumiem nonācis. Bet vadītāja skola man iedeva to, ka viņa nostabilizēja man kaut kādā manā domāšanā. Es sapratu, ka es neesmu tur kaut kāds viens dunduks, kas tagad kaut ko tur izdomāja savā galvā. Es saprotu, kad ir reāla tehnika un kas reāli ir īsts viss, ir nostabilizēja kaut kādā ziņā mani. Es teiktu, nezinu, kā to pateikt, biznesa ziņā. Baigi interesanti ir tas, ka sāk iet vadītājā skolā, man apgrozījums baigi no palielinās uzņēmuma, bet peļņa ir kaut pieckāršais. Mēs nestrādājam uz apgrozījumu, mēs strādājam uz peļņu. Tieši tā. Kad agrāk mēs ņēmām visus projektus un apgrozījumu griezām, tagad skatos beigās, mēs kaut kā darīt. Pagājuši gadu, laikam, 3 ļamas bija, tagad šogad kaut kādas 5 ļamas, laikam, apgrozījums būs. Bet pirmkārt, es atceros, ka vienu gadu, kad man bija 3 miljonu apgrozījums, un es vienkārši nostrādājušies, bija melna mutu naudas, vispār nekāds nebija. Pagājušais gads bija tāds, bišķi jau bija jāiesprings brīžos, bet nebija tā, ka baigi, teiksim. Šitas gads arī, nezinu, mums tagad ejam uz tām 5 ļamām, ir jāstrādā, bet nav tā, ka tur galīgi tur viss ir, kaut kādā ziņā vadītājs, ko arī tu iedod. Kaspars man iedod tādu bišķi tā kā pārliecību, tā kā klausīt sevi, saprast sevi, tev ir taisnība, tev liekas, tev neliekās. Varbūt tas labs teicies. Ja tev liekas, tev neliekās. Un vienkārši pieņemt ātri lēmumus un aizsargāt sevi, aizsargāt savu enerģiju. Bet tas ir, man liekas, svarīgākais. Aizsargāt to savu enerģiju, ka tu viņu nelaid pa labi, pa kreisi un netērēs kaut kādiem alkoholu, piemēram. Jā. Kaut kad man te jādabū vēl ir tādu kārtīgu 2 stundnieku, kā saka, tiešām tik daudz izkaut kā, man pilnīgi, tu man stāsti, man jautājums par to, par šito, par to, liekas, vajadzētu, kā saka, tas ir cilvēks, kuru paklausīties, gribas, kā saka, atļauj vienu dienu ar tevi pastaigāt līdzi, kā saka, kā saka, pastaigāt, jo, tik tas tāds interesants un ar tādu vieglumu par to stāsti, ka tas iedvesmojušs vieglums, ka ir vērts ņemties, darīties, nevis tā kā sēž un kaut kur tā. Nevajag čīsēt, galvenais saka, uzņemieties atbildību, vienalga kā, uzņemies atbildību, dari, nesanāks. Tur 10 gadus pasies arī lieli biznesmeņi, tas pats Masks, cik viņš gadus čakarējās, viņš tur tagad sevi bišķi sasmērējis tur politikā. Nevajadzēja līsties. Bet Čalis tā jau iepriekš tiešām labus darbus darīja, viņš arī cik viņš gadus tur, to jau daudz neredz, tagad redz, wow, viņš,
Bet cik viņš tur gadiem, tur 10 gadus, man liekas, vairāk viņš tur cīnījās par to Teslu vēl, jā. Un beigās čalis izcīnīja to savu cīņu, tā kā ir jābūt neatlaidīgam, jātic tai savai idejai, bet arī, piemēram, cilvēks saka, man ir šitāda ideja un es viņu gribu izsit tur cauri tirgu. Zini kā, tev ir laba ideja, bet atļauj arī pielaidz, pasies, ko tirgus grib. Dari, ej tajā virzienā, bet pielāgojies bišķi. Nu, nevajag to tagad akmeni iecirs, kad tas būs tieši tā. Jā. Bišķi paskaties pa labi, bišķi pa kreisi, pasies, ko tos klients saka, bet turpini iet. Neapstājies. Un nesaki, viņi pateica, mēs arī tagad, rekolas piemērs, mēs tikko Liepā uztaisījām aviošovu, iztērējām nenormāli lielu naudu. Grandios aviošos bija cilvēki neatnāca. Visi, mēs tagad, kā normāli cilvēki, kā latvieši, visu latviešu nesaprot visu. Ok, mēs izanalizējam, nenostrādājām reklāmu, neizdarījām šito, neizdarījām to. Tas mums ir jāuzlabo. Visu mēs apsēdāmies, mēs ar komandu izanalizējām, visu. Nākamgad, es to saku, nākamgad būs grandios šovs, būs daudz cilvēku. Mēs sapratām savas kļūdas, mācāmies. Pamuti dabojām šogad, smagi dabojām. Jo es klausījos, es domāju, man ir darbs tieši tad, kad visiem izklājas, man ir darbs. Un man aviācija ir ļoti tuva. Un, man pagaidām sasniegus ir paraplāns. Bet, tas arī tas ir īsti. Jā, pareizi, malacis. Un es klausījos, un tos savstiktos pilotus un kādas lidmašīnas, kādi triki. Gribu to redzēt. Un nebija cilvēku. Nenoticēja. Kā, tur mums bija mājaslapa, nebija labas. Tur bija vienkārši, tur bija lietas, kuras man likās tādas, kas tad tur būs? Man meitnes un Mārkiņa teica, es saku, Ingmār, tam ir jāpērš uz tā. Neklausīju. Pēc tam viņas man beigās saka, redzi? Es saku, redzu. Un par to maksāju. Jā, bet atkal skola maksā naudu. Jā. Un tagad es varu pateikt, ka latvieši nesaprot aviāciju. Nē, latvieši nav vainīgi. Vainīgs esmu es ar savām lēmumiem, ir ar mana lēmumu pieņemšanu. Un tā ķēdīte, kā es pieņēmu lēmumus, nenostrādāju. Nākamgad zinām, kā nākamgad es ņemu citu ķēdi. Citu ķēdi kārtīgāku, tieši tā. Super. Paldies tev par šo vienkārši fantastisko sarunu. Laiks pagāja vienkārši vairs pārniem. Jā, kas to zina, es ļoti ceru, ka mēs tiekamies vēl. Davai, paldies. Paldies tev liels. Paldies. Paldies.